Uzdevums 25. Sākam ar kontekstiem, kā vienmēr. Tātad, make a backup of etcd running on cluster 3 control plane 1 and save it on the control plane node. Šajā direktorijā tātad mums vajag zināt, kā backupot etcd datubāzi. Ok. etcd backup. Šis te vajadzētu derēt, jo tā būs speciāla utilīta, kas ir jālieto. Tā etcd, single node, varbūt labāk meklējam uzreiz backup. Un te mums ir šāds piemērs ar cert failiem, scaling out, restoring. Ok. Backup. Labi, tur ir pāris lietas, kas ir jāizdara. Mums vajag šo te visu, un mums vajag šos te certifikātu failus. Tā, izdarīsim vispirms, izveidosim kaut kādu atsevišķu vietu, tur 25 txt. Kopumā šī te ir pareizā komanda. Backup file location būs šeit. Endpoints, šis ir default, tas mums der. Un tad mums ir šie te certifikāti. Es jau tikko redzēju šajā te dokumentācijā default locations priekš šiem te certifikātiem. Vai tas bija šeit? Nē. Lūk. Protams, vienmēr ir iespēja, ka tie ceļi ir samainīti, bet ātrāk ir pamēģināt un vilties nekā kaut ko tur pārbaudīt ilgi. Key. Ir mums tāds key mums ir. Tā. Tik tālu ir. Tā. Manuprāt, gatavs. Ak jā, mums vajag vispirms vispār ielogoties control plane nodē, lai varētu piekļūt etcd lietām. Tā, vēlreiz. Tā tad ņemam šo te komandu, taisam backupu. Snapshot saved at. Labi. Tad tālāk. Create any kind of pod in the cluster. Paskatāmies, kas šobrīd ir clusterī. 2 podi. Taisam vēl vienu key, run. Pod nevajag nemaz norādīt. Oh my pod. Noteikti vajag image, ir engine X. Palaižam, pods esot izveidots, paskatāmies. Pods ir, lūk, running 3 sekundes atpakaļ. Ok. Tagad, finally restore the backup, confirm the cluster is still working, and that the created pod is no longer with us. Pirms restorēšanas vajadzētu klasteri vispirms apstādināt droši vien. Lietosim dokumentāciju varbūt. Restore
ing an etcd cluster. Here is an example. Ok, lūk ir pamācība, kā vispār to darīt. Copy. Šeit vienkārši pieglabāsim, vēlāk noderēs. Tā, varam jau sagatavot tieši komandu priekš restore. Tātad mums ir endpoints, tipā nezinu, vai tā bija laba doma, bet ok. Tālāk mums ir noteikti šie te certifikāti. Tad ir snapshot, restore un snapshot.db. Tā būtu tā komanda. Palasam vēl ātri dokumentāciju. Te ir example, data dir varētu nomainīt, bet šobrīd testam mums to nevajag. Un. Look, if any API servers are running in your cluster, you should not attempt to restore instances of etcd. Nu, man ir API servers viens. Instead, follow these steps to restore etcd. Stop all API server instances, restore state, restart. We also recommend restart in any components, kube scheduler, kube controller. Pamēģināsim nostopēt etcd. Un vēl, pamēģināsim caur servisiem kaut ko no šī te nostopēt, uzrestorēt un tad iestartēt. Tātad ņemam service, uzreiz etcd. Tāda nav. Ok, kubelet taču ir. Q ir tikai kubelet. Ok. Principā, restartēt klasteri var veicot kaut kādu vienkāršu izmaiņu etcd manifestā. Vai ne? But that's a bit crazy. Restart cluster. Restart the kind cluster. General discussions. How to shut down and restart. Nu labi, paskatāmies tajās diskusijās ātri. Tam nevajadzētu būt sarežģīti. Ja tikai nebūtu šito jāgaida. Come on. Ok. Tātad take a backup. Stop services. Good luck. Nu, tieši to es arī gribēju darīt. Izrādās, ka it's not that straightforward. Interesanti. Nu, tad lietosim paņēmienu, nomainīt kaut kādus settingus etcd. Mainīsim data direktoriju, lai nepazaudētu tā kā tagadējo etcd state, tad restorēsim šo te backupu veco kādā citā vietā. Kāpēc man nepārslēdzās? Come on. Kaut kas te ir drusku uzkāries. Tā, labi. Ejam atpakaļ.
Nomainīsim data direktoriju etcd. Data, lūk ir data dir copy. Parasti varbūt te ir iekšā, defaultā vietā ir, nav te rakstīts, tas nekas. Paste, data dir, un. Pamēģināsim saprast, kāda šobrīd ir data dir, tātad ņemam cat un meklējam etcd konfigurāciju etc, Kubernetes, manifests, etcd, un meklējam grep data. Lūk, data dir, varlib, etcd. Un tad noliksim kaut kur blakus jauno datu bāzi. Paste, etcd, liksim 2. Un viss ir sagatavots. Restorējam uz šo vietu. Šobrīd tas ir tikai operācija ar failiem īstenībā. Nekas būtisks nenotiek. Done. Ļoti ātri. Un tagad, lai norestartētu etcd, nomainīsim šo te value. Tātad kur te nu bija etc, Kubernetes, manifests, etcd.yaml un nomainām direktoriju no lib etcd uz lib etcd2. Tātad lib etc meklējam, šī te ir viena vieta, kur to vajag. Tālāk lib it. Šī ir vēl viena vieta, kur to vajag nomainīt. Lib it. Un vēl viena vieta, kur to vajag nomainīt. Vai ir vēl viena? Lib it. Nē, gatavs. Tagad šo te saglabājot visu, vajadzētu restartēties visam klāsterim. Tātad get get pods. Nekas nenotiek. Jā, jo klāsters droši vien, ka ir izslēgts. Gaidam. Varu pamēģināt ctl ps, ko mēs ieraudzīsim labi. Running, created 2 minutes, 4 hours, API serveris. API serveris restartējas. Okay, get pods. Pagaidām nekā. Vēlreiz. Aha, lūk. 3 minūtes, cube schedulers, 8 sekundes, cube controllers, 8 sekundes, running. Varbūt, ka tēt arī klāsters jau strādā. Okay, get pods. Nē, tas bija pārāk optimistiski. Tā, lūk, arī etcd 1 sekundu atpakaļ. API servers restartējas. Nu, tad tagad varbūt, ka viss strādā. Aha. Un, kur tad mūsu jocīgais pods? Tāda vairs nav. Tā tad viss strādā kā plānots. Paldies!
Paldies!